vietas, un lielāko laiku aizņem tieši šie diskusijas jautājumi. Jūs jau zinat, mums viens no semināriem jau bija otrdien, kurā no 3,5 paredzētajām stundām mums izvērtās seminārs uz 4,5 stundām. Tāpēc mēģināsim visu darīt ļoti operatīvi. Piekdien, un visiem gribās tikt laicīgi projām. Protams, viss ir atkarīgs no jūsu jautājumiem. Jautājumiem jābūt uzrunātiem, mums visiem varbūt mēs varam uzreiz sniegt atbildi, mēs izrunāsim, kā rīkoties. Kā mēs šodien organizējam darbu? Vispirms jums tiks izsniegts, lai es apkārt pierakstīšanās lapas, kā jau tas ir pieraksts, kuros semināros un sanāksmēs atzīmēsties, kurš ir ieradies, kurš nav. Pārtraukumu es plānoju pēc 2 stundām, kādas 15-20 minūtes būs jāiztiek bez pusdienām, visiem šodien, arī man un jums. Ja nu jums ir kaut kāda vēlme pēc kaut kādas stundas vai ātrāk to pārtraukumu, protams, mēs varam pārorganizēt un iztaigāt, izlocīt kājas, bet jo mēs vairāk taisīsim pārtraukumus, jo garāks mums izvērtīsies tas process, tas jāsaprot. Otra lieta, ko es gribu vērst uzmanību. Mēs esam paredzējuši šo semināru ierakstīt. Mēs mēģinājām ierakstīt arī otrdienas semināru. Mums tas pasākums izgāzās, teiksim tā, ka sākās tās diskusijas no katras stūra, no katras vietas, un tad tādu materiālu parādīts. Doma ir tāda, ka mēs viņu varētu ievietot dienas mājaslapā, lai pēc tam var skatīties arī citi, kuri nav spējuši piedalīties šajā seminārā, vai nav bijis iespējas piedalīties. Tā kā darīsim tā, jautājumus uzdot var, ir jāuzdod, un par jautājumiem ir jādiskutē. Bet tā kulturāli, lai tas neizskatās uz āri, ka mēs esam sanākuši tādu tanku bars, un tad paši nezinām, ko daram. Koleģiāli, kulturāli ceļam rokas vai uzdodam pa vienam šos jautājumus, un tad mēģinam risināt un atbildēt. Un tad, protams, jārēķinās, kad viss tiek filmēts, un tad, ar to ir jārēķinās. Es gribēju vienkārši pabrīdināt. Tā, teicu jau 3,5 stundas, kā minimums tikai es runāju. Pārējais laiks mums atkarīgs, cik jūs runāsiet. Neiepazīstināju, es esmu Judīta Mierkalne, Zemes pārvaldības procesa daļas vadītāja un Zemes ierīcības projekta noteikuma autors. Bet, protams, neviens strādā komandu, un kāds no jums arī noteikti ir bijis iesaistīts šajā procesā. Ja ne jūs, tad attiecīgas institūcijas, pašvaldības savienība, ministrijas un dažādas biedrības, kuras ir piedalījušās projekta izstrādē. Es atļaušos sēdēt, man tā būs ērtāk, jums nevajag tur gaismu iedegt. Būs labi, ja nu kas, tad teiksim. Tā, sākšu ar ko? Protams, ar plikām teorijām. Vēl ko es gribēju teikt. Mēs šodien tiešām tās diskusijas veidojam, jo kāpēc? Viena lieta ir sēdēt pie galda un uzrakstīt kārtību. Un otra lieta, kā visu to praksē piemērot, un mēs zinām, ka tās situācijas ir ļoti atšķirīgas. Tā kā mācīsimies viens no otras, jūs stāstīšu, ko paredz noteikumu, jūs noteikti un stāstīsiet to, kā to praksē jūs varat realizēt vai nevarat realizēt, un tad, protams, būs jādomā, kā mēs no šīm situācijām izējam. Zemes ierīcības noteikumi regulē jaunu kārtību, stājās spēkā 5. augustā, un federējas tieši. Un šie nebūtu nav vienīgie zemes ierīcības noteikumi, ko regulē zemes ierīcības kārtību. No 2007. gada šie ir 3. noteikumi, kuri regulē to, kā izstrādā zemes ierīcības projekts. Būtiskākais ir tas, ka process kā tāds nav mainījies. Iesniedz iesniegums, pašvaldība izskata iesniegums, tālāk pieprast projektu izstrādes nosacījumus, un te jau ir dažas nianses. Te būs tās vaļākas iespējas, kā pieprast šos projektu izstrādes nosacījumus. Kā viņas izsniedz, kas viņas izsniedz, tālāk zemes ierīkotājs, kurš izstrādā šo projektu, sagatavo paskaidrojumu rakstus un sagatavo projekta e-vietu, kas noteikti ir jauninājums. Un
beigās pašvaldība, kā jau šobrīd apstiprina projektu, pieņemot lēmumu. Bet visos šajos procesos ir es gribētu teikt, ka nemazas diezgan lielas izmaiņas, un viss ir saistīts ar to, ka zemes ierīcības projektu izstrādā tikai un vienīgi elektroniskā formā. Pie tā būs drusku jāpierod. Tas ir tikai laika jautājums. Jūs paši zināt, jaunas lietas ir sākumā liekas ārprāts, un tad, kad jūs ieietās, tad liekas, forši. Ar ko tad sākam? Ko es vēl gribu pateikt? Es noteikti nestāstīšu par tiem procesiem. Pieļauju, ka jūs visi esat tie, kuri strādājuši ar zemes ierīcības projektu, es nestāstīšu par tām zināmajām lietām, kas ir šobrīd un kas nemainās, uztveršu galvenokārt to, kas ir jauns, kas mainās un kas ir savādāks. Pirmkārt jau par projekta izstrādes ierosināšanu. Kā jau runājām, projekta izstrādes ierosināšanai, zemes īpašnieks, sauksim par zemes īpašnieku, tās varbūt arī pašvaldības, varbūt valsts institūcijas, to, kas var ierosināt, kas nav mainījies kopš 2007. gada iestādāmies. Visas tās pašas personas, kuras var, tās arī šobrīd var ierosināt projektu izstrādi. Atceramies būtisku lietiņu, projektu izstrādā zemes grāmatā ierakstītām zemes vienībām. Jā, zeme nav ierakstīta zemes grāmatā, pašvaldība pieņem lēmumu par zemes sadali, zemes apvienošanu, un par zemes vienību apvienošanu pašvaldība pieņem lēmumu arī tajā gadījumā, ja zeme ir ierakstīta zemes grāmatā. Te ir variācijas. Attiecībā uz apvienošanu var, protams, likt arī strādāt zemes ierīcības projektu. Tur ir jāizvērtē stingri tie apstākļi, kāpēc viņi būs vajadzīgs. Pēc būtības tas ir pašvaldības lēmums, kurš runā par apvienošanu zemes vienību. Tagad par ierosināšanu. Sauksim zemes īpašnieku. Zemes īpašnieks iesniedz iesniegumu, tieši tāpat kā šobrīd pašvaldībā, par projekta izstrādi. Kas ir būtiskākais? Ir norādīts, kam šajā iesniegumā ir jābūt. Iesniegumā ir jābūt norādītam mērķim, kāpēc viņš grib šo projektu izstrādāt, sadalei, reālai, apbūvei, es nezinu, kam vēl, visu kaut kam varētu būt dažādiem iemesliem. Dāvināšanai, pārdošanai un tā tālāk. Un, protams, ja viņš vēlas īstenot šo projektu pa posmiem, tad šobrīd varēja īstenot projektu par posmiem, ja pašvaldība ir tā, kur izvērtē. Varēs īstenot par posmiem vai nevarēs īstenot par posmiem. Kas ir būtiski? Ja nebūs šis pašvaldības nosacījums par to, ka var īstenot par posmiem, tas nozīmē, ka zemes īpašniekam būs jāveic visa sadalītā zemes kadastrālā uzmērīšana tā vienā piegājienā. Viņš nevarēs realizēt kārtā. Kas ir būtiski pašvaldībai šeit atcerēties? Ka nebūtu pieļaujams, ka projekta īstenošanu atļauj tādos gadījumos, kad zemi sadala divās daļās. Vai ja pa posmiem nebūtu pieļaujams īstenot zemes ierīcības projektu tajos gadījumos, ja ir kopīpašuma reālā sadala. Kāpēc? Ja uzmēra vienu zemes vienību un pārējā paliek kā ir, jautājums, kā sadalīsies šīs kopīpašuma domājumās daļas. Jūs saprotat, ka bija 3 īpašnieki, katru gribēja vienu, un tagad atļaus uzmērīt to vienu reālo nodalīto daļu, kas paliksies ar to pārējo, kam tad viņa būs un kā sadalīsies tās domājumās daļas. Tātad šīs lietas ir jāņem vērā pašvaldībai, lemjot par to, vai projekts būs īstenojams par posmiem vai ne. Otra būtiskākā lieta, ierosinot šo projektu izstrādi, ir jāsniedz šis grafiskais pielikums. Un grafiskajā pielikumā jānorāda šī iecere, ko persona, kā viņi iedomājusies, kā var sadalīt, un jāaptēlo būvs, ja tādas ir. Schematiski, protams, tas viss jābūt schematiski. Kāpēc ir vajadzīgs šis mērķis un šis risinājums, ko cilvēks vēlas? Tas bija pēc pašvaldību savienību ierosinājuma, arī pēc atsevišķu pašvaldību ierosinājumu par to, ka tas atvieglo šo lēmumu pieņemšanu par projektu izstrādi
izvērtējot, vai tomēr nav jāizstrādā detāli plānojums vai kāds cits risinājums, vai tas ir iespējams. Būtiska lieta ir kas, ka noteikumi paredz, ka pašvaldībām šāds ierosinājums nav jāiesniedz, ja iesniegums precīzāk. Kāpēc? Diezgan muļķīgi prasība pateikt pašvaldība pati sev iesniedz iesniegumu, ka es gribu sākt strādāt projektu. Šo te ierosinājumu droši vien katrā pašvaldībā kā norganizēt, tas ir savādāk, vai ar kaut kādu komisiju ierosinājumiem tie var būt, vai ierosināt pašvaldību izskatīt lēmumu, tā un ir pašvaldības atbildība, kā viņi organizē šo procesu. Katrā gadījumā šāds te iesniegums ar tādiem mērķiem un rakstiem pielikumiem pašvaldībai pašai sev nav jāsniedz. Par ierosināšanu ir skaidrs, jautājumu nav. Tālāk. Par ierosinājumu izvērtēšanu. Ierosinājumu par projektu izstrādi, tāpat kā līdz šim, izvērtē pašvaldība. Tātad pirmkārt izvērtē, vai normatīvi piedāvā zemes ierīcības projektu izstrādi, vai nepiedāvā zemes ierīcības projektu izstrādi. Tas nozīmē, ko? Jāpārliecinās, vai ir vienības zemes grāmatā vai nav, tad var izstrādāt, vai gadījumā cilvēks nevēlas veidot abūs ciematus, tas nozīmē, ka zemes ierīcības projekts nav izstrādāms, ir entie gadījums noteikti jums tiem nestāstīšu, jūs paši labāk zināt. Un ir atšķirīgs process, kā pašvaldība pieņem lēmumus. Tad, kad pašvaldība ir sapratusi, ka ir izstrādājumi zemes ierīcības projekts šajos gadījumos, pašvaldība izsniedz projekta izstrādes nosacījumus. Šobrīd normatīvais regulējums neparedz, ka pašvaldība šajos gadījumos pieņem administratīvo aktu lēmumu par to, ka tā kā šobrīd izstrādāt zemes ierīcības projektu, īpašumu auziņu zemes vienībai 6655 un tā tālāk. Tad izsniedz projektu izstrādes nosacījumus. Normatīvais akts paredz ko? Ja nevar izstrādāt zemes ierīcības projektu, tikai tad ir sagatavojums, kā obligāts nosacījums, ir sagatavojums administratīvais akts par atteikumu izsniegt projektu izstrādes nosacījumus. Protams, tas neizslēdz iespēju, ka atsevišķas pašvaldības šos projekta izstrādes nosacījumus izsniedz arī ar lēmumu. Tas neizslēdz tādu iespēju. Katrā gadījumā pašvaldībām šeit būtu jāizvērtē tas apstākļus, cik tas ir racionāli un cik tas ir būtiski un vajadzīgi. Lemt domei, noslogot domu ar šādu lēmumu pieņemšanu. Par projektu izstrādes nosacījumu izsniegšanu. Tātad viņus var normālā kārtībā, nenoslogot domas, viņus izsniedz tā kā jau to paredz, ir kur dokumentu izsniegšana. Var izsniegt klātienē un var izsniegt nosūtot vai pavadvēstuli zemes īpašniekiem. Būtiski šeit ir tas, ka gan šie nosacījumi izsniegšana, gan šī lēmuma pieņemšanai ir mēnesis termiņš. Tur nav citu variantu. Par projektu izstrādes nosacījumu pieprasīšanu. Tad, kad ir izsniegti šie projektu izstrādes nosacījumi, vai tad, kad ir pašvaldība sapratusi, ka šis zemes ierīcības projekts ir izstrādājams, pašvaldība ir tā, kura izvērtē, kādus nosacījumus izsniegt. Un šobrīd zemes ierīcības projektu izstrādes noteikumi paredz divējādu kārtību. Un šeit jāsāk rēķināties zemes ierīkotājiem ar to, ko viņi var saņemt no pašvaldībām. Tātad pašvaldība var ko izdarīt. Var pati pieprasīt projektu izstrādes nosacījumus no institūcijām. Saņemt no šīm institūcijām projektu izstrādes nosacījumus, apkopot vienā dokumentā, pielikt klāt savus projektu izstrādes nosacījumus un izsniegt zemes īpašniekam. Un otrs variants ir, ka pašvaldībām
tā kā šobrīd izsniedz savus projektu izstrādes nosacījumus, taču norāda šajos projektu izstrādes nosacījumos institūcijas, no kurām ir jāpieprasa zemes ierīkotājiem šie projektu izstrādes nosacījumi. Un tad zemes ierīkotājs ir tas, kurš pieprasa šos projektu izstrādes nosacījumus tām institūcijām, kurām pašvaldība ir norādījusi, kā prasību pieprasīt šos projektu izstrādes nosacījumus. Kuru ceļu, kuru pašvaldību ies, tas, protams, ir pašvaldības jautājums vai izlemšanas jautājums, bet jāatcerās, ka te ir tas, ko es minēju, ir svarīgs tas mēnesis pašvaldībai šo projektu izstrādes nosacījumu, vai nu apkopojot visu citu, vai nu tikai izsniedzot savējos, jāievēro mēnešu termiņus. Būs gadījumi, kad no citām institūcijām par projektu izstrādes nosacījumi nebūs jāpieprasa. Tādi gadījumi arī būs. Līdz ar to nekas neliedz pašvaldībai pašai izsniegt šos projektu izstrādes nosacījumus un norādīt, ir jāpieprasa, nav jāpieprasa kādai institūcijai.